Pentakāns. Vēl viens mans ļoti, ļoti mīļš produkts, lietoju gandrīz katru dienu. Tas ir elektrolītu dzēriens, tātad tas nozīmē, ka tas dos mums enerģiju. Un sastāvā ir kālijs, riboze un C vitamīns, tātad šis ir ļoti, ļoti labs palīgs mūsu sirds un asinsvadu sistēmai, palīdz stiprināt arī asinsvadu sieniņas. Un palīdz arī, protams, uzturēt augstu enerģijas un darba spēju līmeni. Kāpēc man ļoti patīk pentakāns? Jo tas tiešām dod enerģiju. Es salīdzināšu, kā tas strādā ar kafiju. Tad, kad mēs dzeram kafiju, kafija paņem mūsu enerģijas rezerves. Iedomājieties, kad ir šūna, un šūnā ir mitohondrijas. Mitohondrijas ir mūsu enerģijas stacijas. Un dzerot kafiju, kofeīns paņem šīs te uzkrātās enerģijas, uzkrāto enerģiju no mitohondrijiem, tātad no šīm enerģijas stacijām, un tāpēc mums ir sajūta, ka mums ir enerģija. Un tad, kad kafijas iedarbība beidzās, tad mums ir ļoti liels nogurums, jo mēs esam iztērējuši šīs te rezerves. Savukārt, pentakāns strādā pavisam savādāk, viņš iedod enerģiju šīm te enerģijas stacijām. Ja? Tātad mēs nepaņemam enerģiju, bet mēs iedodam enerģiju. Un mums šī enerģija ir nevis tāpēc, ka mēs esam iztērējuši rezerves, bet tāpēc, ka mums vienkārši ir vairāk enerģijas, sava enerģija. Lūk, tas ir elektrolīta dzēriens. Iesaku ikvienam arī, kurš sporto. Man ļoti patīk lietot pirms sportošanas nodarbībām, jo tad es jūtu tādu vieglu enerģiju. Tas nav, protams, kā ar kafiju, vai enerģijas dzērieniem, kad tev tā enerģija tā un tad krīt. Bet nāk tā lēnām, lēzeni un tā. Ļoti patīkams sajūts. Iesaku katram pamēģināt. Tas noteikti ir tā vērts. Tā, ko es varu vēl pateikt? Nepieciešams cilvēkiem ar aktīvu dzīvesveidu un kuriem ikdienā ir stress. Ja? Tātad šis būs tas lielais palīgs.